plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Mums šai sanāksmei paredzētais laiks ir līdz 2:30. Tā kā pēc tam šeit notiks turpināsies cits pasākums, tāpēc mums ir šis ierobežotais laiks, tāpēc tad sāksim un darbosimies aktīvi. Tātad šī dabas aizsardzības plāna izstrāde notiek Life Osmo Baltica projekta ietvaros. Šis projekts galvenokārt fokusējas uz veciem un lieliem kokiem un to aizsardzību, taču plāna ietvaros notiek arī vairāk dabas aizsardzības plānu izstrāde, tā skaitā tad aizsargājamo ainavu apviduma Ziemeļgauja. Šī ir viena no 4 sanāksmēm, kas notiek tieši par šo konkrēto aizsargājamo teritoriju. Kā jūs zināt, noteikti, tad Ziemeļgauja, šis aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja ir jau izvietots ap Gaujas upi un Gaujas vecupes visu šo sistēmu. Un šeit ir sastopami daudz aizsargājumu biotopi un sugas, tā skaitā veci blatlapju un jauktu koku meži, dažādi pļavu biotopi un citas aizsargājumas vērtības, par kurām jums, kuras sīkāk tiks skatīts šī plāna ietvaros, bet īsumā tad ar tām arī iepazīstinās mūsu eksperta Lelde Eņģele, kas tieši strādās ar šo dabas aizsardzības plānu un tā izstrādi. Tātad sākumā būs, kā es minēju, Leldes Eņģeles, mūsu eksperts prezentācija, un pēc tam jums būs iespēja uzdot arī jautājumus vai jau rosināt kādus ieteikumus tieši par šo aizsargājamo teritoriju. Tādēļ pēc Leldes prezentācijas, ja jums ir kādi ierosinājumi vai jautājumi, es lūkšu pacelt roku un tad došu jums vārdu, lai mēs varam secīgi šos visus jautājumus izrunāt un arī piefiksēt. Jo pēc šīs sanāksmes mēs gatavosim protokolu un tad arī šajā protokolā iekļausim visus jautājumus un ierosinājumus. Un, lai mēs labāk varētu saprast, kas tieši šos jautājumus ir uzdevis, tad sākumā pirms jautājumu uzdošanas lūdzu nosaukt savu vārdu uzvārdu un pārstāvēt organizāciju, ja jūs pārstāvat kādu organizāciju šajā sanāksmē. Varbūt jūs arī esat kā privāts persona, tad to arī varat pateikt, kas esat īpašnieks vai tam līdzīgi. Vienlaikus šī sanāksme ir plānota hibrīda režīmā, ka tā notiek, tā tad ir arī tiešraide, kas cerams drīz sāksies. Un tiešraidē tad mums arī būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz telefonu numuru, droši vien, ko arī tad Lelde vēlāk atkārtos un nosauks, tātad šis 261-02-617, tas tad būs aktuāls tiem, kas skatās tiešraidē šo te sanāksmi. Jā, tad šeit telefona numurs, bet cerams, tad vēlāk arī to varēs atkārtot. Kā jau es teicu, pēc šīs sanāksmes mēs gatavosim protokolu, un tātad šis protokols arī būs pieejams, lasāms dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, un tur tātad visi šie ierosinājumi tiks iestrādāti. Un tagad es labprāt dotu vārdu Leldei Eņģelei. Labdien visiem! Es nezinu, vai mūs tagad arī tiešraidē redz un dzird, bet neskatoties uz tehniskajām ķibelēm, tad mēģināšu īsi pastāstīt tātad par pašu aizsargājumu ainavu apvidu, kas jums visiem ļoti labi pazīstams, tad mazliet par pašu plānu. Arī plāns Ziemeļgaujai nav nekas jauns, jo viens plāns ir izstrādāts un mazliet iezīmē šos jautājumus, par kuriem visticamāk plāna gaitā tad būs gaidāmas diskusijas. Plāna izstrādes kārtību regulē ministru kabineta noteikumi, kas nosaka gan procedūru, gan to, ka plānā ir jābūt iekšā. Vietās, kur daba tiekas ar cilvēku un neizbēgami saskaras visdažādākās vajadzības un intereses. Lai saglabātu dabas vērtības, bet vienlaikus arī ļautu izmantot tās resursus, katrai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, kurā ne tikai nosaka, kas tad konkrētajā vietā ir vērtīgs un sargājams, bet arī definē teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas ļautu šīs vērtības saglabāt. Dabas aizsardzības plānos mēdz arī
ielikt tādas lietas, kas ir saistītas ar cilvēku izglītošanu un teritorijas apmeklēšanu. Piemēram, vai vajag kaut kādus specifiskus izglītojošus materiālus, vai kaut kur jāierīko atpūtas vietas, vai takas, vai laipas, kur to darīt vislabāk, lai pēc iespējas mazāk kaitētu dabas vērtībām. Tāpat plānā atsevišķa sadaļa tiek veltīta monitoringam, jeb tam, cik bieži un kādas dabas vērtības jāpārskaita, lai saprastu, kādā stāvoklī ir konkrētā teritorija un kas ar to notiek laika gaitā. Jebkurš var izstrādāt dabas aizsardzības plānu, un teritorijas ir dažādas. Ir lielākas ar daudziem īpašniekiem, ir mazākas, kur ir viens vai daži īpašnieki. Līdz ar to tā var būt biedrība, pašvaldība, pats īpašnieks, piemēram, ja tai teritorijai, kas šo te plānu izstrādi ierosina, tad dabas aizsardzības pārvalde ir tā, kas sastāda uzdevumu. Kas attiecīgi no dabas vērtībām ir jāvērtē, jāskatās. Dabas aizsardzības plānā tiek izvērtēta gan teritorijas vēsture un sociālo-ekonomiskais raksturojums, gan dabas vērtības un to potenciālais apdraudējums. Nozīmīga sadaļa ir konkrētiem darbiem, kas jāpaveic, lai sasniegtu mērķus. Un, protams, iedzīvotāja iesaiste ir ļoti svarīga, tāpēc, ka, ja tie pasākumi ir uz papīra un zemes īpašnieki un iedzīvotāji nav iesaistījušies, viņi par tiem nezin, un viņi arī nevar pateikt, cik realistiski to ir ieviest. Jo tas arī ir jāņem vērā, kad ir vērtības, ko mēs varam saglabāt, nedarot varbūt neko, saglabājot neskartu mežu, bet būs tādas vērtības, kas ir atkarīgas no cilvēka darbības, kas ir izveidojušās dabai un cilvēkam iedarbojoties. Dabas aizsardzības plāns ir kā platforma, kurā zemes īpašnieki vai uzņēmēji tiekas ar dabas ekspertiem. Īpašnieki nāk klajā ar savām idejām un priekšlikumiem, savukārt eksperti tos izvērtē un kopā ar pašvaldības un valsts iestādēm rada dokumentu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka sabiedrība jau pašā sākumā izstāsta, ko viņi vēlās, kādi ir viņu mērķi, kā viņi vispār saredz šo teritoriju nākotnē. Jo, ja tas notiek pašās beigās, kad viss dokuments jau ir izstrādāts, tad kaut ko ļoti kardināli mainīt ir grūti un gandrīz neiespējami. Domstarpības visbiežāk rada bailes, ka plānā minētais radīs vairāk ierobežojumu nekā iespēju, taču tā nav. Piemēram, Enguras ezerā viens no dabas aizsardzības plānā minētajiem pasākumiem paredzēja veikt niedru masīvu fragmentāciju. Beigu beigās ieguva visi – gan putni, gan ezers, gan cilvēki. Vairākās kārtās šis pasākums ir īstenots, pieejot radoši. Tā skaitā dažādas šīs rakstuzīmes, veidojot, fragmentējot niedru masīvu. Tas ir pasākums, kas gan uzlabo ūdens putniem dzīvesvidi, gan arī ir noderīgs no tāda ainaviskā viedokļa un uzlabo arī kaut kādā veidā ūdens kvalitāti un kavē šī ezera aizaugšanu. Tas, protams, nav vienīgais pasākums, un tā cīņa ar niedrēm, tā jau ir cīņa ar sekām. Dabas aizsardzības plāns parasti tiek izstrādāts 12 līdz 15 gadu ilgam periodam. Kad tā termiņš tuvojas beigām, tiek izvērtēti ieviestie un arī neieviestie apsaimniekošanas pasākumi. Ja neieviesto ir daudz, plānu iespējams pagarināt vēl uz 5 gadiem. Savukārt, ja visi pasākumi tikuši ieviesti, tad teritorijai pēc kāda laika atkal izstrādā jaunu aizsardzības plānu. Katram plānam pēc tam ir tā doma tāda, ka seko finansējums. Gan Eiropas fondu finansējums, gan Latvijas vides aizsardzības fondu finansējums. Mēs jau atsevišķas aktivitātes ieskicējam, ka šie ir tie finanšu instrumenti, caur kuriem šīs darbības var atbalstīt, un tad arī attiecīgi ir šie projektu uzsaukumi, kur var pieteikties un ieviest šīs aktivitātes. Dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs, tāpēc tas noteikti nav dokuments, ar kuru kādu piespiest rūpēties par dabu un īpašumu esošajām vērtībām. Taču, ja vien kādas darbības veikšanai būs nepieciešama valsts institūciju izsniegta atļauja, dabas aizsardzības pārvalde ņems vērā to, kas par minēto teritoriju teikts tās aizsardzības plānā. Par Ziemeļgaujas aizsargājumu ainavu apvidu visi esat lietas Tursā, tas stiepjas no Valmieras līdz pat Gulbenes novada robežai. Lielākā daļa ir Valmieras novadā, vairāk pagastu teritorijām stiepjas cauri. Tas ir Valkas novads, Valkas novada pagasti un Smiltenes novada pagasti. Ir vairāk apdzīvotas vietas arī ainavu apvidus teritorijā. Darbojās.
tieši no šīs pašas vietas varam turpināt. Tad tāds kā, zināms, centrs ir Strenči, bet arī daļa no Plāņu. Es atvainojos, ne no Plāņu Pilāta ciema un tāpat Gaujienas, Zvārtavas, Vidagas un Virašu ciemi ir arī Ainavas apvidas teritorijā. Paņemat pulti. Tā. Priekšu un atpakaļ. Ainava apvids pats ir salīdzinoši jauna teritorija, tikai no 2004. gada. Ļoti liela teritorija, gandrīz 22,000 hektāru, un, protams, centrālā stīga ir Gaujas upe. Un tālāk redzēsim vēl dažas ievērojamas vietas Ainava apvidu, bet dabas aizsardzība šajā teritorijā ir bijusi jau pirms Ainava apvidus. Ir vairāk valsts nozīmes dabas pieminekļi. Šis te rāmnieku atsegumi ir Valmieras novada teritorijā, bet ar dabas pieminekļiem šiem te atsegumiem un arī ir dendroloģiskie stādījumi bagātāks ir Gaujas gals vairāk uz Augšteci. Tātad Smiltenes novada Gaujienas atsegumi un Aleja arī Gaujienas pagastā vēl atsegumi. Un arī Virašu pagasta zināmās Randatu klintis un Tilderu krauja. Un Vīzlas Lētece arī ievērojama ar atsegumiem. Tātad šī ģeoloģiskā vērtība arī ir Vidagas atsegumi un arī Lapegļu stādījumi. Ainava apvidū ir arī citas vērtības. Ir diezgan daudz mikroliegumi. Daļa mikroliegumi tika izveidot pamatojoties uz iepriekšējā dabas aizsardzības plāna darba rezultātiem. Mežiem, biokokiem pēc tā laika normatīviem un terminoloģijas, arī, protams, meļņriestu mikroliegumi. Ir diškoki un, protams, kultūra vēsturiskās vērtības, gan valsts nozīmes kultūras pieminekļi, gan vienkārši kultūra vēsturiskas vietas. Tad aizsargājuma Ainava apvidus, it kā pēc nosaukuma rāda, ka tā ir mums ļoti nozīmīga ainaviska vērtīga teritorija, taču šis Ainava apvidus ir arī Natūra 2000 teritorija, un tieši šis Natūra 2000 status nozīmē to, ka Eiropas Savienības mērogā gan šī Ainava apvidus iekļaujas Eiropas Savienības vienotā Natūra 2000 teritorija tīklā, gan tieši šis Eiropas mēroga teritorijas mērķis ir sugas un biotopi, kuri ir svarīgi visā Eiropas Savienībā, jeb minēti tā saucamās biotopu direktīvas pielikumos. Un šāda Ziemeļgauja ir bagāta ar šādām te Eiropas nozīmes vērtībām, un tie ir 31 Eiropas Savienības nozīmes biotops un 31 un 61 suga. Un uzreiz teikšu, ka atšķirībā no citām teritorijām, kur faktiski dabā ir vairāk šo te dažādo biotopu nekā likumā minēts, jo šie te teritorijas aizsardzības mērķi ir pilnīgi oficiāli minēti likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Tad šeit mums plāna laikā būs jāmeklē 3 biotopi, kas ar viņiem ir noticis un vai viņi ir sastopami. Viena ir tāda interesantas lakstauga audzes tieši Gaujas krastos, un tāds ar upēm saistīta dzīvotne ar pukšu purvu. Jātiek skaidrībā, vai pukšu purvus ir ļoti labā stāvoklī un degradēto purvu biotopu tur nav. Un ar meža ganībām. Vai ir tikai parkveids zālāji, vai arī šis meža ganību biotops. Tad mēģinot akcentēt un sagrupēt pašas galvenās, tā uzskatāmi galvenās Ainava apvidas vērtības, tad, protams, tās, kas ir saistītas ar Gauju, tā ir pati Gauja, Gaujas vecupes, atsegumi Gaujas krastos un viens specifisks zālāju biotops, šīs tad tieši ar Gauju saistītās dzīvotnes. Tad ir
paslēpušies arī daži ezeriņi, kas ir gan ainaviska, gan turisma, gan arī dabas vērtība pati par sevi. Kokšu ezeri, zināmie, Cepelītes ezers un Zilezers, arī divas Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnes. Tad mazs ieskats sugās, kas ir saistīts ar ūdeņiem. Kā jau iepriekšējā plānā tika minēts, lasis šeit ir viena no tādām varbūt ievērojamām sugām. Lielā gaura, ko patīk ornitologiem parasti atzīmēt, spāras, ūdens, biezā perlamutene, gan gaujā, gan pietekās, kas ir straujteces, ūdens, abi nēģi, zivjudzenītes ir ļoti daudzas sugas. Tad otra lielākā dabas vērtību grupa ainavu apvidū ir zālāji, veseli 10 Eiropas Savienības nozīmes dažādi zālāji, bet gaujas, tieši gaujas ieleja un aizsargājumā ainavu apvidus ir ievērojams ar šiem te sausajiem kaķēnajiem zālājiem, kas ir vislielākās platībās sastopams. Parkveida zālāji, protams, un arī no zālāja daudzveidība liela, bet pārējie ir mazākās platībās sastopami. Šeit ir parādīta parkveida zālāju koncentrēšanās vieta, vairāk šis te ainavu apvidus gaujas tecējuma vidusposms, gan labā kvalitātē esoši vēsturiski apsaimniekoti, gan nesen atjaunoti, kur uzsākusies apsaimniekošana, gan tādi, kas savus apsaimniekotājus vēl gaida. Jā, es ar visām tehniskajām ķibelēm pašā sākumā nepateicu, pārdomājot šodienas uzstāšanos un tos materiālus, ko es esmu skatījusi, gribas atzīmēt ne tikai vien dabas vērtības, bet arī cilvēkus, kas dzīvo un saimnieko Ziemeļgaujā, jo, piemēram, parkveida zālē un cita zālē bez šīs apsaimniekošanas nevarētu pastāvēt. Un, protams, meža vērtības nepastāvētu, ja šos mežus nesaudzētu, un tātad ainavu apvidus nevar iztikt arī bez cilvēkiem. Ieskats, tā varbūt konkrētā vieta jau mūsdienās ir apsaimniekota. Dažus gadus vecāka bilde, parkveida zālājs, tātad šī parkveida ainava, kas ir gan ainaviska, gan zālājs pats par sevi, kur ir daudz arī aizsargājumu sugu, liela sugu daudzveidība, plus vēl vērtīgas, retas sugas dzīvo uz šiem te vecajiem kokiem un kokos. Un te ir ieskats zālāju sugās, tas ķikuts ir mazliet ielidojis nevietā, tam vajadzēja varbūt atrasties nākošajā kadrā kopā ar tādām palieņu pļauju sugām, jo pārējās sugas krustlaku drudzene un orhidējas vairāk raksturīgs tieši šīm te sausākajām kaķēnajām pļavām. Protams, grieze un, kā jau minēju, parkveida pļavām saistīts daudzas sugas, tajā skaitā lapko praudgrauzes. Jā, man pašai gandrīz vai atklājums bija, ka baltais stāķis arī ir īpaši aizsargājuma suga, ne tikai vien putnu direktīvā, bet arī mums aizsargājumu un arī, protams, apsaimniekotu zālāju neatņemama sastāvdaļa. Tad nākošā lielā vērtību grupa aizsargājuma ainavu apvidū ir meži, arī veseli 10 Eiropas nozīmes aizsargājumie biotopi. No lielākās tā meža dzīvotņu daudzveidība arī liela, bet paši ievērojamākie ir šie te sausie ķērpju meži, boreālie meži, jeb tā kā redzam bildē, vecs skujkoku mežs dabiski attīstījies, un ņemot vērā, ka ir arī purvi un arī ir purvainas ieplakas, šie te purvainie meži, kas aizņem lielākās platības no šo te aizsargājumu dzīvotņu veidu. Protams, ar vecajiem mežiem saistītas puču un dzeņu sugas. Te ieskatām tikai dažas pašas tradicionālākās Ziemeļgaujā parasti minētās apodziņš, piemēram, Ziemeļgauja bez apodziņa, bez dzeņiem, bet tāpat arī pelēkā dzilna, melnā dzilna. Un šie te ķērpju meži koncentrējās
ainava apvidus plašākajā daļā, kas ietver Cirgaļu meža masīvu. Un ar priežu mežiem, sausajiem mežiem, protams, mednis. Mednis tāds specifika, mednis ir vērtība pats par sevi, un medņu riesti ir gan Cirgaļu apkārtnē, gan arī Pukšu purva apkārtnē. Un arī ārpus Ziemeļgaujas aizsargājuma ainavu apvidus oficiālajām robežām. Nav pašlaik vēl vismaz oficiālajos Ziemeļgaujas aizsardzības mērķos brūnais lācis, bet konkrētā bilde ir no Cirgaļu masīva apkārtnes, kur ir sastopams arī lācis. Un citas pārējās ir tādas ar sausiem gaišiem priežu mežiem raksturīgas sugas, kā plakans taipeknis, piemēram. Kaut kur jāmeklē ekspertiem būs arī silpurēni. Vēl viena vērtību grupa, pareizāk sakot, Pukšu purvus ar gan purvu dzīvotnes, gan arī cieši saistītie purvainie meži. Un dažas no Pukšu purva tradicionāli minētajām sugām, tātad rubeņi, purva tilbīte, zivjēlis, kurš tad ligzdo jau ilgus gadus, puitala un tāpat arī citas sugas. Nemaz es te sunu sugas, augu sugas nemaz nemēģinu minēt un uzskaitīt, tad būtu ļoti gari. Un tad, kā tad ir tīri no normatīvu skata, Ziemeļgaujas aizsargājuma ainavu apvidumu ir jau izstrādāts dabas aizsardzības plāns, un šī tā plāna pamata tika izveidots arī teritorijas zonējums un individuāli aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Plāns tika strādāts diezgan jau pasen, ir pagarināts līdz 2022. gadam, un tad ir pienācis tagad laiks ar svaigu skatu paskatīties uz Ziemeļgaujas apsaimniekošanu. Arī noteikti jums jau zināms, bet vēlreiz uzsvēršu, ka dabas aizsardzības plānam ir tikai ieteikuma raksturs, izstrādājot un apstiprinot dabas aizsardzības plānu normatīvais regulējums nemainīsies ar to brīdi, tāpat individuālie noteikumi, kas ir spēkā, tie arī būs spēkā pēc plāna apstiprināšanas. Līdz brīdim, ja plāna rezultātā tiks ieteikti kādi grozījumi individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos vai arī zonējumā, tad, kad šie priekšlikumi izies cauri ministrijai un ministru kabinetā tiks apstiprināti, tad tikai Ziemeļgaujas noteikumos kaut kas mainītos. Un kāpēc tādu plānu vajag? Pirmkārt, jau tā ir informācijas aktualizēšana par dabas vērtībām, kas var noderēt gan saimniekam, gan valsts iestādēm, gan teritorijas apmeklētājiem visiem. Tā dabas aizsardzības plāns un plānā paredzētie pasākumi ir iespēja piesaistīt finansējumu šo te pasākumu īstenošanai, kā jau sākumā filmiņā minēja. Ir iespēja, tā kā Ziemeļgaujā jau ir individuālie noteikumi un zonējums, ir iespēja izvērtēt un pārskatīt šos te spēkā esošos nosacījumus un, protams, dabas aizsardzības plāna informāciju izmanto valsts iestādes, gan kas administrē maksājumus, gan kas izsniedz saskaņojumus dažādām darbībām, ko jau normatīvi nosaka. Tad par pašu plāna laika grafiku. Mēs esam pašā sākumā, šī ir plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Pēc tam dabā ies eksperti līdz vasaras beigām, rudenī sniegs atzinumus. Tad notiks gada beigās, nākošā gada sākumā šo te atzinumu izvērtēšana un apkopošana, plāna jau teksta gatavošana. Jā, mēnešu laikā pēc šīs sanāksmes dabas aizsardzības pārvalde izveido konsultatīvo grupu, kurā ir valsts institūcija pārstāvi, bet var pieteikties dalībai arī privāto zemju pārstāvi. Interesanti no privātajiem īpašniekiem vai no nevalstiskām organizācijām. Ja šie privāto
zemju pārstāvi vienojas par vienu pārstāvu, tas ir oficiāli uzraudzības grupā ar valsts tiesībām, bet ja ir liela interese un daudz gribētāji, tad neviens netiek atraidīts, visi var piedalīties sanāksmēs, kā padomdevēji, valsts tiesības nav, bet visi saņem plānu izstrādes materiālus un var piedalīties. Bet jebkurā gadījumā konsultatīvās grupas sanāksmes, kas pēc tam plāna gaitā būs, ir atklātas un var piedalīties arī tie, kuri nav oficiālajā sastāvā. Tad, jā, nākošā gada sākumā domājams, ka jau šogad, vasarā vai vasaras beigās varētu būt konsultatīvās grupas sanāksme, bet nākošā gada sākumā pilnīgi noteikti. Un pēc tam droši vien vēl viena konsultatīvās grupas sanāksme, bet plānots, ka ja visi darbi raiti sekmēsies, tad nākošajā gadā pirms Jāņiem, kamēr vēl nav atvaļinājuma laiks sācies, varētu būt sabiedriska apspriešana plānam. Un tad attiecīgi pēc apspriešanas tiek saņemti priekšlikumi, tie tiek izvērtēti, plāns tiek precizēts un pēc tam sniegts pašvaldībām atzinumu sniegšanai. Un pēc saņemot pašvaldību atzinumus atkal tiek rīkot konsultatīvās grupas sanāksme, un tad rudenī varētu spriest par plānu izstrādes pabeigšanu. Bet jebkurā gadījumā līdz 27. gada aprīlim plānam ir jābūt apstiprinātam jau ministrijā. Tā ka it kā tur daži mēneši ir, kad tur tā var bīdīties šur tur, bet, kā saka, pie laika grafika jāpieturās. Šeit tad ir iezīmēti tie pieturas punkti. Varbūt šodien jau raisīsies jums vieglāk jautājumi, un arī citās sanāksmēs šie paši punkti, šī paša prezentācija tiks rādīta. Tās tēmas, kuras pārskatot iepriekšējo plānu un arī uzklausot pašvaldības un jau dažas zemes īpašniekus, par ko tad varētu būt diskusija plāna izstrādes gaitā. Bet šīs tēmas nav vienīgās, noteikti būs vēl citi jautājumi, un arī šie jautājumi izvērtīsies plašāk. Tagad es nepārlasīšu, jo tālāk būs katra tēma savā kadrā. Tātad zālāju apsaimniekošana, te var salīdzināt ciparus. Izskatās, ka aina nav slikta, iepriekšējā plāna laikā mazāk bioloģiski vērtīgo zālāju bija zināms nekā pašlaik. Tur apstākļi droši vien ir dažādi, gan daudz pilnīgāka teritorijas izpēte, gan metodikas mainījušās, gan ir aktivizējusies apsaimniekošana, protams. Un šie zālāji ir jāturpina apsaimniekot, un no ekspertiem un saimniekiem droši vien būs dažādi priekšlikumi un diskusijas par jau specifiskiem pasākumiem konkrētām vietām. Otra lielā tēma – meži. Te var būt diskusijas, nezinu, kā izvērtīsies, varbūt būs nopietnākas, jo ja attiecībā uz zālājiem galvenais ir atrast saimniekus, kas grib šausmīgi darboties un ņemties un atrast finansējumu, lai šos zālājus varētu apsaimniekot, to apsaimniekošanu vismaz palaist, un tad cerībā ir, ieviešot ganāmpulku, piemēram, tur arī kāds ekonomiskais labums, un tur tā, kā saka, rosība un aktīvā darbība ir vajadzīga, tad mežos parasti meži grib, lai liek viņu mierā, un dabas vērtības parasti mežos vairojas tad, ja tam mežam ļauj dzīvot savu dzīvi, bet te arī ir meža īpašnieku intereses, tur būs no ekspertiem dažādi priekšlikumi, kā tad no dabas vērtību viedokļa būtu labāk, jādiskutē, jāliek idejas kopā un jāplāno tā dzīve, ka gan lai saimniekam puslīdz labi, gan lai arī tie NATO 2000 mērķi būtu sasniegt. Un viens no diskusiju objektiem noteikti būs šie priežu meži, kas ir specifiski, te man ir minēts arī, ka mežos dažos gadījumos var būt specifiski apsaimniekošanas pasākumi. Iespējams, ka ķērpju meži arī ir viens no šiem dzīvotņu veidiem, kur kaut ko vai var darīt un kaut kas varbūt ir pat jādara, lai šis
ķēpju mežs laika gaitā nepārvēršas parastā egļu boreālā mežā, bet to tad rādīs ekspertu darbs un priekšlikumi un diskusija, kā būs. Ūdeņu jautājumi ir no Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums hidrologam kopā ar biotopu ekspertu izvērtēt Pukšu purvu un saprast, kā tur ir ar ūdens režīmu, vai viss kārtībā, vai vajadzīgi kādi purvam draudzīgi pasākumi, vai stabilizētu varbūt ūdens līmeni. Tad iepriekšējā plānā ir minēta HES ietekme, kas ir ārpus, augšpus Ainava apvidus uz Gaujas. Tad tradicionāli par koku sagāzumiem, bebriem, upīšu aizsērēšanu jautājumi, kas varbūt kaut kas specifiski ar plaša nārstu vietām. Būs mums plānā strādās gan hidrologs, gan ūdeņa eksperts. Par purviem būs purva eksperts, tā kā zālā ekspertām varbūt arī kopā ar hidrologu kādi ieteikumi par meliorācijas sistēmu un Gaujas pietaku varbūt apsaimniekošanu, tātad plašs diskusiju lauks iespējams. Tad, protams, infrastruktūras attīstība, tradicionāli, kā sargājumās teritorijās, turisma infrastruktūra, un šeit, kā piemērs arī attēlās Strenči varbūt ir tāds liels epicentrs, kur visa pilsēta ir Ainava apvidus teritorijā, un atpūta un turisms ir neatņemama gan vietēju iedzīvotāju, gan Strenču apmeklētāju dzīves daļa, gan lielā infrastruktūra, kā Valmiera ir uz Ainava apvidus robežas pašlaik, un Valmierai plāni par jaunu tiltu un apvedceļu, kas plānu laikā būs jāvērtē. Ciemi šie, kas ir Ainavu apvidū, kur ir gan ciema attīstības intereses, gan arī tīri turisma infrastruktūra, takas. Tātad šeit ir Cirgaļu skatu tornis, kuram viss labi pagaidām atliek tikai uzturēt un iekļaut maršrutos. Pašvaldībām interesē izlases Pilderu un Randetu takas, Zīles takai. Varbūt ir vajadzīgs kā moderna sakara estādes pēc biotopu atjaunošanas jāsaprot, varbūt, kur šīs takas īsti laist un vai un kuru, kā tur viss. Kokšu ezeru taka, manuprāt, gan pievilcīga. Tāpat skatu vietas, atpūtas vietas pie Gaujas un viss pārējā infrastruktūra, par ko plāna gaitā var būt diskusija. Un tad tāds vēl nopietnāka tēma, šo aizsardzības un apsaimniekošanas nosacījumu un zonējumu izvērtēšana, jo it kā jau pašlaik viss ir iepriekšējā plāna laikā ļoti rūpīgi strādāts un ir pamatojums, kāpēc tās zonas ir noteikts tādas, kādas tās ir un nosacījumi tādi, kā ir, bet varbūt laika gaitā ir radušies kādi apsvērumi, varbūt kādi nosacījumi īsti vairs nestrādā. Varbūt kaut kas ir jāmaina zonējumā, vai ņemot vērā klātnākušās jaunās dabas vērtības, vai arī pārvērtējot, piemēram, tos mikroliegumus, kas tika veidoti iepriekšējā plāna laikā, bet kur tagad tiek atjaunot parkveida zālāji, un varbūt tur prasās kādi citi nosacījumi. Un tāpat esam jau saņēmuši arī priekšlikumus teritorijas robežu izvērtēšanai, gan uz augšu galu, gan uz lejas galu. Domāsim, skatīsimies to eksperti. Tā, tas tāds ieskats Ziemeļgaujā un plānotajos darbos. Tātad līdz 30. aprīlim gaidām no jums un visiem pārējiem interesantiem priekšlikumus, kas noteikti mums būtu tagad plāna laikā jāsāk vērtēt, jāizvērtē un jāizskata, un arī pieteikumus konsultatīvajai grupai, tos gan negaidiet 30. aprīli, jo ātrāk, jo labāk ir mēnešu laikā pārvaldē šita grupa ir jāizveido. Un kādi tehniski jautājumi vai konkrēti, tad var man uzreiz pat tieši šo
Bet viss oficiāli dabas aizsardzības pārvaldē oficiāli e-pasta vai adresi. Paldies, tas no manis tad viss pagaidām. Paldies. Tātad oficiāla adrese pasta@daba.lv. Jā, tad šis būtu laiks jautājumiem, priekšlikumiem. Jūs kāds pārdoms, un šeit jūs gribētu sākt. Lūdzu. Es no vietas. Jā. Es saprotu, ka sākas no Vīriešu tilta, kaut kur tajā rajonā, ja? Vecgavas šoseis. Man liekas, ka zemāk. Tur var uzlikt to, ka... Nē, tas nav nekas. Jūs jāsat droši. Man otrs gals, kā saka šoreiz. Te būs abi gali. Jūs varbūt varat, stāvīties priekšā, lai mēs... Jā, es esmu pēdējais valmierietis, man interesē stāviekrasti, jo Pīlātu mežs tika pieminēts. Pīlātu, jā. Bet kur beidzās? Pie Valmieras administratīvajām robežām, manuprāt, pašlaik. Ar stāviem krastiem? Stāvie krasti, manuprāt, ir ārpus Ainava apvidus tagad. Pie šobrīd ir ārpus. Daliņu pludmale ir ārpus. Tur pie Daliņu pludmales. Tur sākās stāvie krasti no Daliņu pludmales. Uz leju, vai ne uz pilsētas? Jā. Jā, bet Ainava apvidus no Daliņu pludmales uz otru. Bet tā lieta ir tāda, ka 2 gadu atpakaļ Liesmā tika publicēts plāns, kur ir stāvo krastu liegums. Mums Valmierā ir Sajūtu parks. Praktiski var teikt, bija labi apkopts un apsaimniekots. Tagad sakarā ar līdzekļu trūkumu, kā saka, tur viss ir tā kā puspajūcis. Un stāvie krasti sāk tur viss tās palienas mežs aizaugt. Un redziet tagad, ja, kā saka, līdz, kā saka, Daliņu pludmalē ieskaitot, tad stāvie krasti ar to liegumu paliek tā, karājoties gaisā. Bet pilsētas teritorija, ciemiņi brauc, stadions līdzās, starptautiskas sacensības arī ārzemju turisti. Un tagad iznāk tāda stāvo krastu liegums. Liegums, tas nozīmē liegums, nedrīkst kopu zāģēt, cirst kopu praktiski, vai ne? Liegums. Manuprāt, kā to īsti tā saka? Precizēšu drusceņā, stāvie krasti atsakums ir, viņam ir ģeomorfoloģiskā objekta aizsardzības status. Tas nav liegums, tas ir atsevišķi aizsargājumais objekts. Liesmā bija minēts kā liegums. Jā, tā noformēts. Kas liesmā ir vai nav, bet arī šis status jau paredz aizsardzēt pašu. Jā, es sapratu, jā. Nē, bet tagad iznāk stāvie krastā, mēs šo netur, vai ne? Nē, šis jau arī tas brīdis, kad arī tas tiks izvērtāts varbūt. Kā pagarināt, jo tur jau būtiski, tas nozīmē, ka 300-400 metru uz leju. Stāvie krasti beidzās, vai ne? Un tur arī liegums beidzās. To mēs vērtēsim, un tur droši vien, ka var būt savi plusi, savi mīnusi, jo kamēr tas ir Latvijas nozīmes ģeomorfoloģiskais un ģeoloģiskais dabas piemineklis, pilnīgi noteikti ir aizliegta kailcirta, bet, manuprāt, kopšanas cirtas un viss tāds, un arī infrastruktūras ierīkošana nav aizliegta, un to izvērtējot un atrodot tās piemērotās vietas, to visu var darīt. Tā kā, bet iekļaujot Ainavu apvidu un iegūstot Natūra 2000 statusu, tad, ja šajos stāvo krastu teritorijā, piemēram, viens nogabals kaut kādā ieplakā ir tāds slapjīgs boreālais egļu mežs, tad tam dabas vērtības, lai tur dzīvo savu dzīvi. Taka iet apkārt, visi priecājās, kā tur tas viss mežonīgi ir, un nav nekāda vaina, bet jāatskaitās Eiropas Savienībai, kad arī šī dzīvotne nevar samazināties. Tātad tāda stingrākā uzraudzība Natūra 2000 teritorijām ir tas no vienas puses, bet no otras puses iespējams, tad ir lielāks iespējas arī tikt pie finansējuma. Tā kā tur, un ir jau arī ir zonējums, Ainava apvidū nav tur droši vien lieguma zonā, gan jau ka nē, tad dabas parka zona, vai tur, kur infrastruktūrā neitrālā zona, varbūt Daliņu pludmale, arī varbūt Ainava apvidū kā neitrālā zona. To visu var domāsim kopā ar ekspertiem un pašvaldību un jums iedzīvotājiem. Loģiski jau būtu, kā saka, iekļaut vai ne? Jā. Labi, paldies. Jā, tas ir jau darba kārtībā, vērtēsim noteikti, jā.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi vai ierosinājumi? Elektroniski nav. Elektroniski Jā, jautājumi? nav. Nav. Man ir jautājums, vienā veģetācijas periodā ir plānots visu apsakot, ir tās kapacitātes eksperti, lai to milzīgo teritoriju apsakot un novērtēt. Nu, kā ir, tā ir. Laika grafiks ir tāds, kāds ir. Nav pašmērķis vēlreiz visu pārskatīt un izpētīt un pārkartēt vēlreiz. Bet, protams, darbs ir saspringts un ar ekspertiem ir tā, kā ir. Noteikti ne jums arī nav noslēpums, ka bezmugurkaulnieku ekspertus mēs nevaram vēl joprojām atrast. Iespējams, ir jākonkretizē darba uzdevumi tiešām, lai darītu to, kas ir aktuāls un tiešām nepieciešams. Manuprāt, tās ir vietas, kur vai nu trūkst informācija par vērtībām, vai trūkst informācija, lai plānotu atbilstošu korektu apsaimniekošanu, vai kaut kādas izmaiņas zonējumā, bet tur, kur viss ir labi, kur viss notiek, un tur jau otrais droši vien varētu arī neiet pārskaitīt kaut ko, bet ir laika grafiks, kāds ir projektā saplānots, tāds viņš ir, īsti jau nevar pagarināt neko, un ekspertu kapacitāte un noslogojums, diemžēl arī ir tāds, kāds ir pašlaik ar visiem daudzajiem darbiem, kas Latvijā ir pašlaik. Tā ir tā. Bet, es saku, dabas aizsardzības plānam jau jākoncentrējās tieši uz apsaimniekošanu visvairāk, un visa tā izpēte un apsakošana, tad būtu jābūt pakārtotai tieši apsaimniekošanas vajadzībām. Skatīsimies, mēģināsim tikt galā. Es uz tādu skatos arī Strenči ūdriņas. Un pagājušo nedēļu, no Strenčiem uz Valkas pusi, gar šoseju, tiek plānots Valmieras, Valkas vēja ģeneratoru tā platība, bet viņa te praktiski, es domāju, ka neskar. Ar aizsargājumu ainavu apvidu neskar vēja parkiem ir bijis ietekmes uz vidi izvērtējums un arī vēl notiek, bija publiska apspriešana, tādā ziņā ir bijis. Bet, vēja ģeneratori, diemžēl ainavu apvidu mācās virsū un abām pusēm. Es pati, diemžēl, tur neesmu izskatījusi tos materiālus, bet cik viena sākotnējā versija, ka Cirgaļu masīvā gandrīz uz robežas. Es varbūt atļaušos teikt savu personīgo viedokli, nesaskaņotu ne ar vienu, ka šī starp Sedas liegumu un ainavu apvidu jau nebūtu tā īstā vieta, varbūt, kur likt vēja ģenerators un blakus tieši uz Cirgaļu masīvu robežas. Ņemot vērā putnus, kas ir pukšu purus, Sedas liegums, kas ir slapjas teritorijas, putniem piemērotas, tāpat Ziemeļgaujā puču sugas. Nezinu. Katrā ziņā ietekmes uz vidi novērtējums būs tas, kas sniegs gala verdiktu. Tur jau strādā visi, tomēr pilnīgi visi Latvijas vadošie eksperti galu galā. Tur jau saskatīt. Pilnīgi visi tur iesaistīti. Nevar teikt, ka vērtējums notiek. Notiek. Tagad Latvijā nekur citur nevar nevienu putnu ekspertu piesaistīt, tāpēc, ka visi ir tur. Vai tu vērtēs slikti, vai tu biji slikti vērtēs? Nē, mēs ceram, ka ļoti... Nē, es domāju, vai jūs tā kā runājat par to, vai viņi nekvalitatīvi veiks vērtējumu? Es domāju, ka nekvalitatīvi. Es vienkārši domāju par tiem resursiem. Zinot šobrīd, tad bija man tas jautājums, ka patiesībā to teritoriju ir, manuprāt, viena no lielākajām, kur šobrīd tad dabas aizsardzības plāni tiek strādāt. Jā, bet arī, piemēram, arī tos apkārt veiktās izpētes jau var ņemt vērā, arī tos putnu, kaut vai putnu izpētes, kas tika veikts priekš vēja parka, to jau arī. Tas vēja parks ir tiešām robežojās tieši tur. Viņš aiziet tālāk arī tur kaut kur tāds oliņas un tas masīvs, tad tur tāds pārāvums uz Valkas puses atkal ir. Kaut kur nāk tā lugaži, bet sēļi tur. Tie purvi, es zinu to apkārtni, vai ne? Tur viņi apmēram beidzās. Viņi tā kā pārāvums tā vēja parkā, un tad uz Valkas puses, tā kā uz Cirgaļu puses tur aiziet, vai ne? Tas otrs posms.
Jā, Bet tur jau skaidrs, viss skaņos kopā, un viņi nedabūs atļaut celt, ja jūs iebildīsiet, vai ne? Tur droši vien ir otrādāk, tur tas process ir aizgājis jau pirms mums. Ja tas process turpināsies un dabas plāna eksperti kaut ko būtisku atklās, droši vien, ka es nezinu, vai tu tad varēs. Tas ir sasaistīts kopā ar tiem monitoringiem, kurus pēc tam veidparks veiks, jo šobrīd ir sabiedriskā apspriešana bijusi šim veidparkam, un tagad tikai tā teikt piepucēšana. Tas jau pieņems aģentūra izdos nosacījumus. Višķi plāns ir iekavējies. Pats ātrāk aizgājā, bet vienalga eksperti tur ir bijuši, ornitologi veikuši izpētes. Ornitologiem izpētes ekspertu atzinumais nemaldos bija apmēram 10 km radiusā par šo jāveic, tā kā viņi tiek pētījuši Ziemeļgauju, tad arī dzirdu, ka drīzumā Sedē būs. Tuvākās mums ir mājās atcīmot. Ir vērtāts un vienkārši plāni ietvaros ir jāskatās, kāds tāda būtiskākās ietekmes tā tikai putniem, bet arī sispāņu gadījumā. Tad tas viss jāmēģina likt kopā un jāsaprot arī nākotnes perspektīvu, kā vēja parki vispār, ne tikai šajā vietā, bet arī. Visā Latvijā. Vai vismaz apkārtnē tuvējā. Gaujā jūdnim jau vēja parki zivīm nebraucē. Zivīm var būt. Kas tur ir infraskaņa vai ne? Bet dzīvniekiem, putniem. Jā, maz pieredzes Latvijā. Bet monitorings tāpēc, un tāpēc arī tie nosacījumi, ja var būvēt, tad ar nosacījumi. Tas ir Latvijas meža teritorijā, vai ne? Tāpēc tur viņi būvē. Bet ir arī, šie ir konkrēti valsts meža teritorijā, bet tālāk ir arī privātajās zemēs plānojās. Tā, ne tik tuvu, bet arī tomēr pārskatām attālumā. Man ir jautājums, es sadzirdēju par teritoriju pārskatīšanu, kā zemju īpašnieki tiks informēti par to, ka, vēl teikt, gan uz augšu, gan uz leju, bet tie, kam, protams, varētu būt izmaiņas, kam varētu tikt iekļaut šajā teritorijā, kā ir plānot viņu informēšanu, pašās beigās paziņojot, ka, tu esi tur, vai arī kaut kā pirms tā. Tie, kas ir pašlaik konkrēti uz augšu vai uz leju, uz augšu ir Valmieras pašvaldība, kur jau te minēja stāvos krastus, kas ir, tas ir viens. Un tas, kas ir uz leju, tur jau ir no pašiem zemes īpašniekiem priekšlikums, kā gribētu zālājus iekļaut ainavu apvidū, jo viena daļa konkrētās saimniecības zālāju ir ainavu apvidū, bet otra daļa ir Gulbenes novadā un tie ir ārpusē. Tie ir tie konkrētie pašlaik, tāpēc tie jau ir lietas kursā un paši grib zināt, ar ko tas viss beigsies. Bet par pārējām konkrētām vietām nav konkrēti priekšlikumi. Ja būs, tad es domāju, pēc labās prakses būtu informēt uzreiz, tik līdz ir no eksperta priekšlikums un ir tas priekšlikums gana pamatots un tā robeža tur ir gana loģiska, tad protams, uzreiz ne jau pēdējā brīdī, pēdējais brīdis tad būtu publiska apspriešana, kad tas viss kurā gadījumā ir publiski. Un tad, ja tas paliek plānā, tad pārvalde varēs mani precizēt, bet ja tas tiešām aiziet tālāk uz individuālo noteikumu projektu par zonējumu un uz grozījumiem MK noteikumos par ainavu apvidiem, kur tad groz ārējo robežu, tad pirms laiž uz ministru kabinetu, tad pilnīgi oficiāli pārvalde informē zemes īpašnieks, bet tas jau tad ir ļoti, ļoti tālu. Vai tad arī īpašniekam nav tomēr savu piekrišanu jādod? Tāpēc apspriešanā visa izpaust otrais. Jā, bet te nepiekrīt īpašnieks. Var izmausties, jā? Nē, tieši tā, tur jau tikai īpašnieki, tur arī pašvaldībai jāsniedz savus atzinumus. Pārvalde arī pamazām strādāšu pie tā, lai mēs visu laiku, uzreiz kā kāds nekrīt, tad mēs informētu īpašniekus. Vienkārši, kamēr vēl šis process, tas jau arī tehnoloģijas nāksies, un mums arī būs vieglāk informēt ar visiem adresēm teorētiski, ka ir jābūt. Tā kā mēs pie tā strādājam, mēs saprotam, ka tas ir jābūt. Bet tā kā tas ir ainavu apvidus, un tiešām tām robežām jau ir jābūt puslīdz arī tādām, nevar varbūt cakot pa nogabalu.
Nu, tad tur jābūt konkrētam pamatojumam. Vai nu tiešām ir nošķelts purvam viens stūris vērtīgs un pēc loģikas tam būtu jābūt arī teritorijā, vai tad ir, es nezinu, kaut kāds lielāks kvartāls, piemēram, ar meģņiem, kur tad vienojās, kad vajadzētu, ir jēga un pamatojums būt teritorijā, jo tā nav jau pašmērķis kaut ko tais robežās mainīt. Un šeit pirmajā acu uzmetienā nav arī nekas tāds neloģisks, kur kaut ko vajadzētu ņemt ārā. Meģņus obligāti nav jāieliek iekšā ainava apvidū vai dzīvotu meģņu iekšā. Meģņiem tas neko nemaina viņu dzīvē. Pilnīgi noteikti piekrīt. Īpaši jau no ainava apvidus tieši tā pilnīgi nemaina neko meģņu dzīvē. Tas ir viena liela kodola zona, tā ir meģņu tieši. Lūk, un tad ir jautājums, varbūt visai lielajai kodola zonai prasās kāds status, ja tā kodola zona ir ne tikai meģņi, bet arī lielā meža biotopu koncentrācija, citas sugas, un tā tiešām ir kodola zona, un tad jau var diskutēt jau par kaut kādu plašāku teritoriju. Bet no otras puses, ja viņas tās vērtības ir spējušas izdzīvot neesot aizsargājumā teritorijā, tad es tā kā teiktu, ka viņas varētu arī izdzīvot turpmāk bez šīs aizsargājumās teritorijas, jo tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo un apsaimnieko, tie nav aprobežojumi. Jebkur aizsargājuma teritorija aprobežojumi. Tā kā mums arī uzreiz ir, es pārstāvu Austrumvidzemes reģionu, mūsu teritorija faktiski arī ir visa Ziemeļgauja. Un, protams, mums notiek arī saimnieciskā dzīve ainava zonā. Mēs plānojam savus cirsmas gadu un vairāk uz priekšu, un arī tagad mums tur ir cirsmas. Kā jūs domājat, cik operatīvi varēsiet apmainīties ar informāciju, jo mēs tur saimniekojam? Mēs jau centāmies apmainīties, tas ir ar informāciju jau uzreiz. Mēs jau tā kā lūdzām pat jūsu plānus, bet tad, man liekas, mēs saņēmām ziņu, ka pat cirsmu plāni tādi vismaz uz 3 gadiem un nekā konkrēta un tā. Bet es domāju, kad jāatrod vērtības, tad eksperts jau neturēs sveci zem pūra. Un par kaut kādām izmaiņām zonējumā, es domāju, ka mēs sadarbosimies cieši un strādāsim kopā tā, lai tas rezultāts būtu loģisks un labs. Jo, kā jau es teicu, normatīvajā regulējumā, lai vai ko mēs vienotos vai nevienotos, oficiāli pēc burta tur tāpat nekas nemainīsies, jo process caur ministru kabinetu ir ļoti garš un vispirms ir jāizstrādā plāns, lai vispār tiktu līdz ministrijā, līdz vēlmei kaut ko varbūt virzīt uz ministru kabinetā, tas ir ļoti tālu. Tā kā vērtību saglabāšana vietās, kur nav status vai kur ir ainava aizsardzības zona, kur ir puslīdz brīva saimniekošana, bet saimnieks varbūt redz, ka tai vērtībai vajag mazliet saudzīgāku saimniekošanu. Tas viss, protams, ir gan privāto, gan valsts meža apsaimniekotāju ziņā. Vairāk jautājums ar to, ja jums ies iekšā, kad jums sāksies kaut kad tā sezona darbā iešana, nevis biotopas, teiksim. Kaut kad maijs, jūnijas, jā? Sāksiet iet mežā. Mežos tieši par putniem vai par... Nē, meža biotopas, teiksim. Jā, maijs. Lūk, ja jums tikai rudenī ir gatava informācija, tad mums jau tur ir gada fonds saglabāts, jā? Un tad, ja jūs rudenī teiksiet, tagad šito ņemiet ārā, jā, tad tur neviens nesmaidīs, jā? Jo tie nav daži hektāri, jūs saprotiet, ja tie mums ir 11,000 hektāri, tas mums ir ainava zonā, tā ir liela saimnieciskā teritorija, kur mums ir lielā apjomā gatavot cirsmu fondu ainava zonā, jā, tā kā tās izmaiņas mums ir ļoti būtiskas. Ādi saņemt to informāciju. Es ļoti ceru, ka jūs ainava zonā neplānojat lielu cirsmu fondu, jo arī valsts mežu apsaimniekošanas plānā var redzēt šos te mežaudzes mērķus, un paldies valsts mežiem, ka tiešām cirgaļu masīvā ir ļoti daudz šis te pirmais aizsardzības mērķis, tā kā es ceru, ka tur pašlaik ar plānošanu cirsmu. Mēs neplānojam, mēs plānojam tur, kur var plānot, protams. Bet tur ir ļoti lielā platībā 3. mērķis, tas ir ainavu zona, un tie ir vairāk 1000 hektāri. Bet tad tur mēs drīkstam plānot. Un ja jūs tur iesiet un meklēsiet jaunas biotopas, tad to mums tā paši. Bet jūs esat ilgadīgi teritorijas saimnieki. Tajā skaitā jums ir daudz un labu certificētu ekspertu. Jums cirsmu izvērtēšana pirms plānošanas notiek jau gadiem.
Es ļoti šaubos, vai trešais mērķis, kas, manuprāt, ir mērķis aizsargājumā teritorijā kā tāds, kaut vai ievērojot putnu laiku, putnu likdošanas laiku, ka tur tomēr ir kaut kādi nosacījumi arī ainavas zonā. Es šaubos un ļoti ceru, ka vietās, kur būtu iespēja vēl atrast kādu biotopu, ka tur jau cirsmu neplāno. Es tā pieņemu, jo biotopi jau dabas skaitīšana tur bija. Tieši par to ir tas stāsts. Jā, mēs arī uz to balstamies, kad vienreiz tā vērtēšana ir beigusies Latvijā, un mēs tagad droši varam to teritoriju apsaimniekot. Bet, ja tur vēlreiz iet atkal meklēt kaut ko... Tas satraukums, jo droši vien jau vēlreiz ies, vai tu kaut ko ļoti jaunu atradīs, jo ir tikai daži gadi. Jā, pārmetumu te nav nekā, tikai bažas. Nē, es saprotu, ka bažas ir no visām pusēm. No vienas puses tikko bija baža, ka te varēs pietiekami izpētīt, un no otras puses ir baža, ka izpētīs un atradīs vēl kaut ko jaunu. Bet tas, ko es teicu, ka tieši ir, tāpēc balstoties uz iepriekšējiem datiem, mēs neplānojam šausmīgi zinātnisku pārpētīšanu, katra kvadrātmetra pārpētīšanu vēlreiz. Bet no citas puses, ja vietā, kas ir bijis nokartēts vidējas kvalitātes biotops ainavu zonā, pēkšņi būs iemeties, es nezinu, zivju ērgus vai kas, tad eksperts informēs jūsu ekspertu un droši vien, ka tuvāko gadu tai viņa nogabalā neko neplānos, es ceru. Tā. Bet katrā ziņā arī bez oficiālajām konsultatīvajām grupām ar valsts mežiem, kā lielāko zemju īpašnieku, mēs pilnīgi noteikti sadarbosimies un apmainīsimies ar ziņām. Jā, tas ir kaut kas, kas pieminēja, jo tā pieredze, diemžēl ir tāda, ka tā operatīvā datu apmaiņa nenotiek. Un arī, kā Kaspars saka, mēs plānojam šo saimniecisko darbību un vienkārši, lai beigās nesanāk tā, ka mēs rudenī saņemam informāciju, piemēram, ka tur ir kaut kas, piemēram, tas pats putnu, jo mums ir tā, ka ja mūsu eksperti atrod putnu, viņi uzreiz ziņo un automātiski, teiksim, tur tiek noteikti aprobežojumi. Tikai tas lūgums ir tāds, ka to iespējami operatīvu informācijas un datu apmaiņu, jo tā līdzinājā pieredze ir tāda, ka apsekojums varbūt ir veikts pavasarī, anketa atnāk rudenī. Tas nedara. Tas nedara. Jo ātrāk, jo labāk. Jā, par to. Citādi to putnu neviens nesargās. Jo tā mūsu teritorija tiešām ir iela. Man te mazāk austrumos. Bet ja no jūsu puses ir kāda šaubīga vieta, kur jūs plānojat cirsmu, bet pašiem liekas, ka vai tikai tur nav kaut kāda sūna ieperinājusies, vai es nezinu, varbūt putnam ļoti piemērota vieta, tad varbūt arī no savas puses sakiet, kura vieta ekspertam būtu īpaši un vispirms jāpaskatās. Jo tieši tāpēc jau... Mēs darām savu darbu, teiksim. Bet ainavu apvidus ir visiem mums kopīgs un viens, un katrs dalās ar informāciju, Jā, protams, kas ir un... Bet, lai es pateiktu, ka tur ir ieperinājusies sula, man nav šāda kompetenta. To tā aizdomas var rasties cirsmu plānotājam, kurš ir nonācis tādā vietā, ko viņš varbūt iepriekš nav redzējis. Pat Ziemeļgaujā. Tas jau ir konkrēta vieta, un es ceru, ka gan jau sadarbība būs gana laba. Ir. Tikai jautājums par to operatīvo informāciju. Mēs tam nav pārmetams, ka par to brīdi tur jau viss ir noticis. Mēs tagad skatāmies, kurš vainīgi. Ierakstīsim protokolā un pilnīgi noteikti ņemsim vērā, ka par vērtībām ziņosim zibenīgi. Jūs varbūt tā kā, jums jau ir tas skaidrs plāns, kuras ir tās tieši teritorijas, kur jūs noteikti iesiet? Papildus? Jā, papildus. Vai tas ir pa visu laukumu iesiet un, teiksim, dēļ kvalitātes kaut ko skatīsieties? Vai jums liekas, ka zonējums ir neatbilstoši kādā vietā? Kaut kāds, vai jūs tomēr iesiet? Vai nav plāna vēl pagaidām? Kur jūs iesiet? Mums pašlaik plāna nav, varbūt, kā mums ir kāda vīzija, kur varbūt ekspertiem būtu jāiet, bet mēs ļoti ceram, ka eksperti ar savu pirmo nodevumu, kas ir esošās informācijas apkopošana, viņiem ir jāiesniedz arī lauka darba plāns. Un mēs ļoti ceram, ka eksperti tiešām būs prātīgi un saprātīgi un ņemot vērā savu laiku, kapacitāti un resursus, ka būs izplānojuši, kur jāiet. Viena konkrēta vieta, kas būs darba uzdevumā, bet tas uz mežiem uz zālājiem un uz privātajiem mežiem, tur, kur pārklājās parkveida zālāji ar vecajiem
vecajiem biokokiem vai krastmalu mežiem veidotajiem mikroliegumiem, un kur jau notiek parkveida zālē atjaunošana, tad tās būs vietas, kur ekspertiem tad būs jātiek skaidrībā, kas tur ir vērtība, varbūt ir abas vērtības, vai vērtība ir atkarīga no tā, kurā virzienā būs apsaimniekošana. Nu, tas ir viens piemērs. Par ķērpju mežiem vēl ar ekspertiem konkrēti nav runāts, bet ķērpju mežu apsaimniekošana, es domāju, ka arī būs viens, kas būs ekspertiem jāvērtē un kur jāsniedz būs priekšlikumi, kā ar tiem darīt. Ja tas ir platlapju mežs regulējumā režīma zonā, kas dzīvo savu dzīvi, es domāju, ka tur mierīgi varētu neiet un neko nepārmeklēt, ja viņš tur tā dzīvo. Nu, apmēram kaut kā tā, bet mēs ceram, mums būs saruna ar ekspertiem un ceram arī uz to ekspertu darba plānu un pieredzi lielā mērā. Mums ķērpiem bagāto priežu mežu apsaimniekošanas ziņā mums bija LIFE projekts, un tās viņš ir beidzies arī Ziemeļgavā 37 hektāru platībā. Mēs veicām krājas kopšanas cirti ar vidas saudzējušiem elementiem. Tā kā ir arī mums tādi piemēri. Ņemsim vērā to, cik bija mājaslapā apskatījos jau, jā, un to arī vērtēsim, ņemsim vērā. Paldies! Par to informācijas apmaiņu jūs tā kā oficiāli vērsīsieties uz Latvijas valsts mežiem? Mēs jau esam vērsušies. Esat, jā? Esat saņēmuši jau, jā? Daļu. Daļa, jā. Jo, teiksim, Eiropas nozīmes biotopi daļa, ir mūsu datu bāzē vairāk nekā noteikti ozola. Jā, mēs šo informāciju jautājām, Jo mēs to atbildi bija tā, kā bija. Esam devuši, un jūs nesat pievienojuši. Kad kaut kādu laiku atpakaļ tas process ir bijis. Jā, viņš ozolā nespēpēc nav iegājis. Mūsu datu bāzē dzīvo vairāk biotopi nekā ozolā. Tad mēs varbūt, ka šito varētu virzīt risināšanai, jo es saprotu, tad, kad mēs pieprasījām datus tieši priekš dabas plānu, mēs pieprasījām datus priekš dabas aizsardzības plāna izstrādes ekspertiem priekš darba, bet tajā brīdī galīgi nedomājām par to, ka uzreiz būtu jāliek ozolā. Mēs kā reizi jūsu darbinieki atbildīgajiem par datu sagatavošanu jautājām, ja plāna rezultātā paliek biotopi un no jūsu datiem ir jāliek kaut kas ozolā, tad mēs sapratām tā, ka laikam drīkst likt, bet tad mēs varētu jau tos datus tad arī likt vēl papildus saskaņojot arī ar valsts mežiem, varbūt, kad dabas pārvalde saskaņojot ar valsts mežiem, tad varētu jau kaut ko likt. Kā notiek ar datu apmaiņā, jā, bet tāda situācija, es zinu, ka esot, jā, kad mums ir vairāk biotopu nekā ozola. To mēs varētu salīdzināt un pajautāt kolēģiem, kas tur īsti ir un, ja vajag, tad... Šī ir situācija, kad datu devējs izsaka nosacījumus, ko drīkst darīt ar datiem. Nē, bet ja datu Tāpēc varētu neprādīties publiskajā portālā. Nē, tas ir tur kaut kā tehniski ķipeli, kāpēc tas bija dāpona, tas bija lielajā. Nē, tad ir jātiek skaidrībā. Vai tas nebija gadījumā saistīts ar to, ka bija biotopa kods un vairāk nekāda informācija? Vienkārši nebija tas saucamais anketas aizpildītās, ka vienkārši bija tukša informācija, kad reku šajā laukā ir tāds biotops un tā saucamā anketas galviņa vai papildus informācija nekāda. Bet šito mēs pārbaudīsim, kas tad ir pieliekot klāt. Vienkārši mums arī atvieglot kaut kādu varbūt darba apjomu jāsamazināt. Un līdzīgs tāds ar meļu riestiem noteikti mums ir tā informācija par meļu riestiem, inventarizācijām. Es pati ar tiem mūsu kartogrāfs datiem strādās, bet cik es ieskatījos, vismaz, ko es atceros, meļu novērojumu dati mums ir. Bet ir iedoti. Tur tikai tad vēlreiz ir jāpārjautā jums kā datu devējiem, ko mēs īsti drīkstam kādā formā dot ekspertiem, jo ar mēģiniem strādās putnu eksperti, un tur jau tur tie dati ir vērtīgi tieši viņiem. Bet jā, un tad mēs tiešām, es domāju, ka varēs, tad jāpārbauda, jāsakonsultējās un jāsaprot, vai uzreiz kaut kas jau ir jāliek papildus ozolā vai pēc plāna beigām tikai. Labi, paldies. Jā, lūdzu. Dainās Steins, kādas ilgspējīgas attīstības biedrība gribētos par svarīgāko parunāt šajā kontekstā. Galvais ūdens teica mums
ļoti priecājos, ka tur ir ielikts iekšā, un jūs runājat par koku sanesumiem, par bebra aizplostiem, kas ir ļoti svarīgi. Gauja šajā posmā pēc Bihora atzinuma ir, Gauja kopumā ir potenciālākā Lašu par lielāko potenciālu Latvijā. Un vislielākais šis potenciāls atrodas tieši Ziemeļgaujas apvidū, pie Strenčiem, pie Gaujienas, bet jo īpaši Stikšņu Krāču rajons un Augšticē. Vai ir paredzēts monitorēt un pētīt upes Strauteces, Lašu nāst vietas, īpaši Stikšņu Krāču rajonā uz leju, un respektīvi uzskaitīt un arī izstrādāt kādus noteikumus šo Strauteču nāsta vietu uzturēšanai, apsaimniekošanai un attīstībai, jo mēs paši redzam, ka Stikšņu Krāču posms vairāk kā 11 hektāru, viņš ir praktiski degradēts. Viņš šobrīd tiek tīrīts, pateicoties tur daudzām aktivitātēm. Laši šobrīd ir atgriežusies šajā upes posmā, bet tur jābūt liels darbs un liela līdzekļi, lai tur atjaunot to vēsturisko veidojumu, kādām šīm Strautecēm būtu jābūt. Nu, droši vien arī līdzīgi ir ar Gaujas pieteku upēm šajā posmā, kuras, arī ir, kā jūs teicāt, koku sanesumu, bebra aizplast un tā tālāk. Tas ir viena tēma, kam es gribētu arī tādu vērst uzmanību, un otra tēma turisms arī, kas šeit ir apskatīts. Ziemeļgaujas ūdens turismu plūsma gadu no gada strauji palielinās, un es prognozēju, ka tuvāko 10 gadu laikā tas būs ļoti iecienīts ūdens turismu maršruts. Šobrīd Gaujas Nacionālā parka teritorijā mēs sastopamies ar to, ka mēs nezinām, cik daudz ir ūdens turisti, un mums nav arī zinātnisku pamatojumu, kāds tad ir potenciāls, cik īstenībā šī upe šajā posmā var atļauties ūdens turistus. Līdz ar to, šobrīd, piemēram, posms Cēsis Sigulda, viņš ir kapitāli pārbūvēts, no kā cieši visa ekosistēma. Es vienkārši prognozēju, ka līdzīga situācija, ne tik traka, bet viņa būs arī Ziemeļgaujā tuvāko 10 gadu laikā. Un varbūt, ka šajā pētījumā ir vērts jau sākt izvērtēt, cik tad Gauja var atļauties šo spiedienu, mēs viņu tā sauc. Un savukārt nākamais solis, ko darīt, ja šis spiediens pārsniedz šo kritisko robežu. Šī, divi tādi, man liekas, ļoti no mūsu skatu punktu ļoti būtiski jautājumi. Bet tur jau ir pa priekšu saskaitīts. Jā, protams, ka vajag. Kāpēc arī visi runājuši, ka pārslogots un nenoslogots, bet man viens jau nav saskaitīts. Bet par to es nezinu, cik, kas ir daudz, kas ir maz. Tas ir monitorings, jā. Jā, paldies, ļoti svarīgas tēmas. Tā pirmā šķiet vienkāršāka, jo mums ir zivju eksperts un ir dzīvotņu kvalitātes vērtēšanai pilnīgi noteikti ekspertu uzdevumus, un tagad konkrētās vietas, ko jūs teicāt, piefiksēsim, un es arī pamanīju dabas pārvaldes Ozolā, kad ir šie vietas, kur ir sniegti atzinumi, kad, kur tie apsaimniekošanas darbi ir veikti vai ir procesā, tam tad mēs pievērsīsim papildus uzmanību. Tā kā jūs sekosiet plāna izstrādē līdzi un eksperta atzinums būs pieejams, un tad, ja būs vēl jautājumi, vēl varēs uzdot. Es ceru, ka tām zivīm un strautecēm un upe, un arī ūdeņa eksperts mums ir tīri par ūdeņa ekspertiem. Tas jā, bet par to turismu jūs tādu ļoti lielu un brīdinošu problēmu pavērāt, kur tad tas ir, mēs noteikti paturēsim prātā, plānojot kaut vai pieejas vietas Gaujai un tā, bet par to plūsmas izvērtējumu pašlaik mums tas nav plānots, bet jāskatās, kas ir Gaujas parka plānā un kādi tie vērtējumi, jo nomīlēt līdz nāvei jau var ātri, tā ir taisnība, un labāk jau to nepieļaut, nekā mēģināt pēc tam atjaunot. Tas ir pārspīlēts.
Nē, Ziemeļgaujā varbūt. Tas ir pārspīlējums. Ziemeļgaujā tā arī ir, un varbūt tāpēc arī mūsu turisma eksperts nav piesaistīts, jo kaut kā pēc iepriekšējā plāna un pēc tās situācijas dabā kaut kādi tieši draudi nelikās, bet, prātā problēma ir jāpatur. Es gribētu tās Valmieras pašvaldības papildināt, man liekas, ka visiem saukskolai rēdējumus, viņi kaut kādu laiku jau uzskaita plūsmo vietas un mājas un kaut kādu tādu plūsmu, tas viņiem ir dati, un tad no šī var kaut kā jau iedzīvot kāds ir. Jā, tur Pēc mobīlo telefonu datiem. Jā, pēc tad vērtē, cik ir, mēs tā skaitot precīzi. Ar Andru noteikti ir vērts pakonsultēties, jo es domāju, ka tie dati ir dabūnami. Vismaz sākuma dati ir sākuma dati, tad var mēģināt saprast, kur ir tās zonas, un tas, ka šobrīd tas nav kritiski. Šobrīd tas nav kritiski. Bet es vienkārši redzu, kā ar katru gadu ģeometriskā progresijā laivotāji šai teritorijā paliek vairāk, jo teritorija ir pasakaina. Igauni ir ļoti naski, un viņi kāp šeit iekšā un brauc līdz Siguldai un tālāk. Kaut vai nerunāt par Gauju, tāpat ir Brasla, kas šobrīd viņi tiem tur bliest no Plāča līdz Šajā Gaujas nacionālā parka posmā mēs jau esam to kritisko robežu totāli pārkāpuši, un mēs šobrīd domājam, ko darīt. Šeit būtu otrs variants, varbūt uz priekšu. Prognozēt, ka tā tas ar laiku attīstīsies un kādas ir tās iespējamās rīcības. Jūs nezinu, tad ieteikums, vai tā kā uz mežtaps, tad, teiksim, es zinu konkrēti, tur uzliks to skaitītāju, tos cilvēkus saskaitīt. Nekas tad nav vienkāršāks. Uzlikt, un tad vienā periodā ir pilnīgi skaidrs, ka tik un tik laivas, tik cilvēki, tik braucieni, tas viss ir skaidrs. Šodien jau nekā nav. Ja es pareizi saprotu, tad mēs šeit arī šodien esam, lai aktualizētu šīs iespējamās tēmas, kuras varbūt nav un kuras ir vērts piefiksēt. Paldies, piefiksēts tiek, un tās idejas, ko jūs sakat, mēs vērtēsim un iespēju robežās ņemsim vērā. Mums saistībā ar apmeklētājiem ir viena cita liela, tāda palielinās tā problēma, kad šīs parkveidu bļaus atjaunotās, noteikti jums iespējas lēmums arī to ir stāstījis no bekām, kad tur ir neveiksmīgi mums viena atpūtas vieta ilgadīgi tuvu viņa zemē, un tad ir tie apmeklētāji ar suņiem. Un tā ir milzīga problēma jau, kas visā Ziemeļgaujā attīstās, cilvēki atbrauc uz taviem suņiem, un tie suņi nav pavadās, un tie suņi skrien pie lopiem, un tie lopi tiek sacelti kājās un skrien, un tad zaudēti tiek peliņi, un kas tad viss tur nenotiek. Par konkrēto vietu mēs esam lietas. Jā, un līdz ar to tad tu minēji arī to zīles dabas taku, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vismaz pašlaik esam atlikuši tās domas vispār par zīles dabas takas atjaunošanu. Jo tur arī ir, jo mums ir atjaunoti tieši tagad atjaunoti 100 hektāri, tur ir tās parkveidu bļaus, un viņas ir jānogana, un tur ir jābūt aplokam, un vajag grūti ir izdomāt, kā tagad cilvēkiem iestāstīt, ka, lūdzu, uzvedieties dabā, tā kā, cilvēcīgi, domājot arī par citiem. Tad droši, šitās vietas, tad tā ir tāda aktuāla lieta. Es domāju, ka arī citiem īpašniekiem, kas ir jau atjaunojuši šīs bļaus, tas ir noteikti vienmēr jāpadomā par tām atpūtas vietām, ko pēkšņi varbūt kāds plāno tūmā neiesaistīts, Vai viņi pat nepadomā par to, ka tur cilvēki dzīvo apsaimnieko savu zemes. Un tad Cirdeļu masīvā ir lieta, par ko mēs vispār netiekam jau daudzus gadu garumā galā, un tu pieminēji mūsu brāļus, kaimiņus, igauņus. Mums tur ir tās iekšzemes skāps, un daudziem patīk tur atbraukt ar mondo močiem un kvadricikliem, un tur ir iebrauktas trases. Tā arī ir problēma, un nevaram nenoķert, Tā ir vispārēja problēma, ne tikai Ziemeļgaujā, bet viņa ir un pastāv, Vienīgais, mums arī kā reizi jau zvanīja vieni privātie zemes īpašnieki, kaut kur no Viciem puses zem elektrolīnijas, tur viens iemīļots maršruts ir. Un vienīgais, ja ir kaut kur
pašvaldību visā, kā saka, pagastā vai novadā, vai varbūt valsts mežiem ir kāds karjers vai kas, kur tad varētu kaut kāds legāls. Viņam vajag lielu Viņam vajag skaistu ainavu, lielu teritoriju, jā. Viņam arī patīk smukā vietā. Viņš nepatīk par vienu un to pašu vietu braukāt, būsim reāli. Bet varbūt jūs to lietu varat šajās apspriedēs un plānu laikā un kopā ar pašvaldībām, tomēr pacelt un padomāt, varbūt kādam ir tiešām kaut kādi. Droši vien būtu jāuzaicina pat, bet tie ir tādi vietējie vai tie kaut kādi organizētie no klubiem? Ir pat tā, ka ir marķētas trases, jā, marķētas trases ir pat tā, ka brauc arī tumšajā laikā. Bet marķēta trase jau ir, tad tiešām ir plānā un ar saskaņošanu maršruti. Bet viņi Bet nevienkārši. Tas jau tā, Ziemeļā, Pierīgā, visi Darkalni, tas viss pārējais, viss notiek tāpatās. Bet ja jums ir zināmi kādi motobraucēju klubi vai pārstāvji, kas darīt, ja nav, tad droši vien grūtāk. Tad varbūt pašvaldības tur varēs kaut ko līdzēt, pagastu pārvaldes varbūt zina, kur ir tie konflikti. Tad mēģināsim runāt ar pašiem konkrētiem cilvēkiem. Plāni jau tagad lieli, redzēs, kā izbūsies. Tā ir vispārējā problēma. Visām. Pirmām kārtām parodās ir jāpadomā, kā vispār šobrīd šie jautājumi sistēmiski noregulēti. Un tad, ja nav sistēmiski kaut kāds rāms noteikts, tad jau mēs tikai cīnīsimies sekām. Tad, teiksim, braucot par to pašu valsts ceļu aiz Krenčiem, gandrīz regulāri, tu redzi, no kura meža gala, no Latvijas valsts mežiem, izbrauc pēc vai ļoti vēlu vakara treniņa. Un līdz gadiem 2 pat bija kaut kāds mums te gadījums, kad tēvs organizē jauniešiem treniņus Latvijas valsts mežos. Bija kaut kāds tāds incidents. Respektīvi, ir jāskatās, kas ir vispār tiem sistēmiskiem risinājumiem. Labi, mums ir vēl pēdējās 5 minūtes. Vēl kādu aktualizējam tēmu? Es vēl gribēju piebilst kungam, kas daudz kā lašu runāja. Virs Valmieras, pretī apmēram Pīlātu mežiem, ietek Abolu upe. Abols ir vienīgā upe, kas ar burtu, kas ir vīriešu vārdā nosaukt. Raunis, jā. Un tur apmēram 2-3 kilometri no Gaujas, kur ietek Abols, ir tāds posms, kāds 100 metru garš. Un Abolu tāds straumi no Abolu ezera, no Brenguļa ezera nav pārāk strauji. Bet tur ir tāds kritums un tāds paplatinājums un dabiski izveidojies, kā saka, lašu un ārsta vieta ideāli. Apakšā grants un olīši. Un viņš ir tāds mazāk pacēlumā un pagarš. Un es tur vēl spēju regulāri izbraukāju tos, kā saka, posmus, vai ne, tur vienkārši, kā saka, tā, ceļiņi, taciņas, tur jauks, vai ne. Un, teiksim, lašu laikā, nārsta laikā, tur tik, jo tur ir stāvkrasts līdzās, un no augšas tur pastīties uz leju, tas ir tā kā filmā skatīties. Kā viņi, ja tu esi blakus upē, tur grūti redzēt, vai ne? Bet no augšas, kā saka, taisni tā kā filmā skaties, kā viņi berzējās un atkal izgrūž tos ikrus, vai ne, un tāda unikāla vietiņa, un viņi ietilpst tajā zonā, Pīlātu meža, kā saka, vai ne? Tad ir jautājums, vai tā ir slepenā lašu vērošana ar vietējo zinošo gidu. Droši vien, ka tā ir prātīgāk nekā likt publiski kaut kā. Nē. Kā tad būs? Starp citu labs jautājums, vai slēpt vai publiski. Un tas bija tas jautājums, ko mēs pirms pāris gadiem saistības pārvaldē pacēlām. Noslēpt neko nav iespējams, īpaši no malzvejniekiem. Neviens labāk nezina strauķets un ārstietis kā malzvejnieki. Lai mēs viņus pasargātu, vislabāk viņus ir publiskot un padarīt pieejams, lai tur ir pēc iespējas vairāk cilvēki, lai tam potenciālam malzvejniekam tas būtu apgrūtinājums, tur kaut ko darīt. Bet tā ir filozofija, kā pareizāk rīkoties. Toreiz
Dabs teiks, ka nedrīkst publiskot, mēģinu, ko jūs bāžaties, ja kurš malas vai nebija. Zinu visas bērns vietas, kur notiek dzīvi, ja? Bet ja to padara par publiski apskates objektu, viņš ir 2 nedēļas gadā aktīvs. Jā, organizēti tie nakts pārgājieni. Nevajag jau nakts laikā. Šobrīd pat malu zvejnieku vairs īsti naktī neiet, viņi pārsvarā dienā to dara, jo dienā ir drošāk. Labi, paldies. Mums laiks izticēs. Šeit ir QR kods, kur ir 2 jautājumi iekšā laikam. 2. Par šīs sanāksmes norisi, ja jūs varētu lūdzu aizpildīt. Tiem, kuriem nav viedierīces, tur ir arī tādas pašas anketītes, tikai drukātā veidā iespējams aizpildīt pie kolēģis vēl tālāk. Jā, viss jautājumi. Jā, vēl kādi noslēdzošie vārdi. Noslēdzošie vārdi tev. Paldies visiem par piedalīšanos. Citi jautājumi priekšlikumi, tos noteikti var sūtīt Leldē. Vai pārvaldēji oficiāli? Jā, vai ja ir kaut kas ļoti nopietns un strateģisks priekšlikums, tad labāk uz pārvaldes uz oficiālo adresi. Bet ja ir kaut kādi tehniski jautājumi par konkrēto zemes vienību vai kaut kas tāds, tad droši var arī man.